Labdien, esiet sveicināti, cienījamie skatītāji. Tātad atbildes uz jautājumiem. Bija jautājums no Jūrmalas. Andrejs B. jautā, kā atgūt pazaudēto kontaktu, saskarsmi, attiecības ar pusaudzi, kuram šobrīd ir 14 gadi, tūlīt būs 15 gadi. Un jautājums ir par to, vai vispār tas ir iespējams un kā to izdarīt. Vai ļaut pusaudzim dzīvot savu dzīvi tālāk, tādu, kāda tā viņam ir, skolas dzīve un izklaides un jaunieši un visādas citādas intereses. Cilvēks, Andrejs jautātājs, sāk domāt, ka viņš ir slikts vecāks, nekam nevajadzīgs cilvēks, tēvs, ka tik daudz ir dots, bet atpakaļ ir saņemts tik, cik ir saņemts. Patiesībā nekas nav saņemts. Pirmais, tātad, es vienmēr saku, ja jūs gribat risināt savu situāciju, problēmu situāciju, tieši tagad sunim jārej, vai ne? Nu, lai viņš rej. Es ceru, jūs dzirdat. Nu, lūk, kaimiņu suns tas nav mūsu suns. Nu, lūk, pirmais, ko es saku, ja jūs tiešām gribat šo situāciju un jebkuru atrisināt un ilgstoši dzīvot labi, justies labi, tad vispirms, ko jums ir jādara, jums ir jāiet pašiem pie speciālistiem ilgstoši, pie psihologiem vai pie psihoterapeitiem, nav svarīgi. Cits domā, ka viņš aizies pie zilnieces, viņa izzīlēs, ar spalvu kaut ko noplivināsies un viss būs kārtībā, un man nekas nebūs jādara. Tas tā nebūs, var aiziet, kā saka, pie zobārsta, izrauj zobu, un tad jāgaida, kamēr sadzīs viss. Un pat arī tad ir sekas visādas, bet ja mēs gribam palīdzēt sev un tuviniekiem un šo stāvokli saglabāt un dzīvot vēl labāk un saprast, tad mums vajag pašiem ar sevi strādāt. Un ne jau kartupeļus rakt, bet vienkārši mainīt domāšanu. Nu, lūk. Tātad pirmais, ko es varu atbildēt šim Andrejam. Paldies par jautājumu. Pirmais, nekad nedomājiet, ka jūs esat ieguldījuši bērnā tik daudz, naudu, laiku, veselību, nervus, vēl visu kaut ko, jaunību, jā, lielākā daļa stāsta, ka jaunību, labākos gadus, studijas, karjeras, ieguldījuši tik daudz, bet atpakaļ neko nav saņēmuši. Šādi ir jāpārstāj domāt, jo mīlestība neprasa viņa dot. Un es te nerunāju par tādu naivu, stulbu, ja piedodiet, došanu tādu, ka tev tikai prasa un tu tik dot. Nē, es domāju par dāsnu došanu cilvēkam, kuru tu mīli, tas ir tavs bērns, jebkurš tavs tuvinieks, un tu negaidi, ka tu no viņa atpakaļ kaut ko saņemsi vai ka viņš rīkosies tā, kā tu gribi, lai viņš rīkojas. Tā nekad nebūs. Tas ir ļoti muļķīgi tā domāt. Tas ir pirkt mīlestību, pirkt attiecības, pirkt statusu, kas saucas vecāki, labi vecāki ar birku, tas nozīmē pirkt, it sevišķi, ja tu dod naudu. Tas ir tirgus, tā lieta neies cauri. Un šos jautājumus tiešām var atstrādāt terapijā vai ejot pie psihologas konsultācijām. Šos jautājumus var atstrādāt, bet viņus ir jāgrib apstrādāt. Otrais, ko es varu pateikt, kāpēc bieži vien man vecāki sūdzas par to, ka viņu bērni vairs nekur neiesaistās, nekādos ģimenes pasākumos, nekur viņi neiesaistās, nekas viņus neinteresē. Viņi
aiziet tusē agrāk, jā, agrāk gājām, kad bija 8, 10 gadi, bet tagad nekā viņiem nekas neinteresē. Gribu pateikt to, ka tā ir vecumposma īpatnība. Jo šajā laikā pusaudžiem vecāki nav autoritātes. Autoritātes ir vai nu vienaudži, vai nu kaut kāds boksa treneris, piemēram, jā, vai skolotājs, vai filmas varonis, vai dziedātājs, vai reperis, vai influenceris. Jā. Tagad ir ļoti viegli iekrist influenceru kārdinājumos. Šis ir laiks, kad ir pieejami visādi influenceri, un daudz viņu ir. Un, jā, tas ir tas laiks šis, kad to var ātri izdarīt. Tā ir īpatnība, bet pusauģi vienalga cenšas, viņi grib emocionālas attiecības saglabāt ar vecākiem. Tāpēc ļaujiet viņiem būt, respektējiet viņu vajadzības, savu bērnu pusaudžu, bet neaizmirstiet pajautāt arī, kā tev iet, bet ne vienkārši tikai tādu vienkāršu, kā tev iet, bet, vai tev ir kāda draudzene vai draugs, vai, kā tev gāja tusiņā, ko jūs tur ēdāt, iedzērāt arī, jā? Kaut ko tādu, lai nav tā, ka jūs esat kā prokurors, kas nopratina vai kā izmeklētājs, bet kā savējais. Lūk, to atcerieties, jūs tāpat esat svarīgi. Šajā vecumā jābūt ļoti neuzbāzīgiem. Trešais, ko es iesaku atcerēties, un arī šo var atstrādāt terapijā vai pats lasīt grāmatas un meditēt un iziet no šī stāvokļa, nekad necentieties ne mammas, ne tēti būt saviem bērniem draugi. Tādi savi čomi, tas ir lemts izgāzties. Tāpēc, ka, iedomājieties, ja draugi sāks gribēt būt tēvi, ja draugs, ar kuru dēls, piemēram, uzpīpēja kāsīti, nedod Dievs vai saltiņu, un tagad viņš būs tēvs. Jums tas patiks, jums tas nepatiks, ja kāds gribēs ieņemt jūsu vietu. Viņš to nespēja izdarīt, viņš nespēja veikt tēva funkcijas, tāpat arī jums nav jāieņem drauga vieta, jo arī draugam nepatiks, ja jūs kā tēvs vai māte ieņemsiet viņa vietu, nav jālien citā vietā, jo drauga funkciju jūs nespējat veikt, jums viņa nav jāveic. Ja jūs gribat būt draugs, lūdzu atsakieties no savām aprūpes tiesībām, bāriņtiesā uzrakstiet iesniegumu, ka jūs atsakāties un varat draudzēties. Jā, tad jūs varat būt kā draugi. Bet ja jūs, kamēr oficiāli vai neoficiāli esat tēvs un māte, draugi jūs nekad nebūsiet. Kāpēc cilvēki grib būt draugi? Tāpēc, ka viņi grib zināt visu, ko dara viņu bērni. Grib būt situēti, grib kontrolēt situāciju. Un tas, protams, nav iespējams. Bērniem ir jābūt noslēpumiem no vecākiem, un vecākiem arī var būt noslēpumi no bērniem. Tā kā dots pret dotu. Un es vēl nevienu savā garajā praksē, nevienu neesmu dzirdējusi pusaudzi, kurš gribētu pats būt brīvprātīgi, lai vecāks būtu kā draugs. Tad, kad vecāki viņiem to piedāvā, uzspiež, tad viņš tā kā piekrīt, mīļā miera labad. Viņš piekrīt. Bet pats vēl man neviens pusaudzis nav pateicis, ka viņš to gribētu. Lūk, ja jūs sāksiet ar šim trim lietām, tad situācija var uzlaboties. Un 4. lieta, protams, domājiet, ko jūs pats varat mainīt sevī, nevis mainīt sava bērna uzvedībā, uztverē vai uzskatos. Jo mēs kā vecāki bērniem veidojam uzskatus. Tikai mēs esam par to atbildīgi. Paldies, ka klausījāties un tiekamies atkal nākamajā sarunā. Tā.